Motorizēto satiksmes līdzekļu straujā attīstība padara ielas kustību ļoti dzīvu un līdz ar to ļoti nedrošu, jo vairojās satiksmes nelaimes gadījumu skaits, kas ik gadus mūsu galvaspilsētā pārsniedz 1000 gadījumus. Neņemot vērā materiālos zaudējumus, kas sniedzās 100 tūkstošos latos, ik gadus ap 600 cilvēku zaudē savu dārgāko mantu, dzīvību un veselību. Šie skaitļi skaidri un nepārprotami norāda, cik nopietns un svarīgs ir ielas satiksmes kārtošanas jautājums mūsu laikā. Valdība dara visu, lai izpētītu šo satiksmes nelaimes gadījumus, lai ar jauniem apstākļiem piemērotiem likumiem un instrukcijām vai citādā veidā nodrošinātu gājējus un braucējus pret satiksmes nelaimēm. Tomēr arī katra pilsoņa pienākums savas un citu pilsoņu drošības labā piegriezt ielas kārtībai un drošībai nepieciešamo uzmanību. Lai cīņa ar satiksmes nelaimēm būtu sekmīga, visiem braucējiem un gājējiem, kā pieaugušiem, tā bērniem, kā pilsētā, tā uz laukiem, jāzina un stingri jāizpilda satiksmes noteikumi un kustību regulējošo zīmju un policijas posteņu norādījumi. Šīs nepieciešamās ziņas jums sniegsim skatos un vārdos. Jūsu interesēs ir šīs ziņas iegaumēt un tālāk izplatīt. Ja kārtībnieks paceļ vertikāli roku, visiem braucējiem, kuri tuvojas ielu krustojumam, jāpietur. Kājniekiem nekavējoties jāatbrīvo ielas brauktuvē. Ja kārtībnieks izstiep sāniski kreiso roku, tad braucējiem un kājniekiem, kas tuvojas regulēšanas postenim, kā no priekšas, tā arī no aizmugures, jāpārtrauc kustība pie ielu krustojumā. Ja kārtībnieks ar labo roku dod mājienu braukšanas virzienā, tad kustība braucējiem un kājniekiem atklāta, norādītā ielā abos virzienos. Katram ielas gājējam jāzina, ka uz brauktuves kustības priekšrocība pieder braucējiem. Iet pa ietni blakus var 2 cilvēki, bet vairāk tikai tad, ja paliek brīva vieta 2 garām iešanai. Ejot pa ietni, noliek nest priekšmetus, kas apgrūtina citus gājējus. Bet ar nesamiem jāiet pa brauktuvi cieši ietnei. Lai netraucētu satiksmi, gājējiem aizliegts apstāties un stāvēt ietnes vidū. Ja nepieciešami apstāties, jāstāv ietnes malā. Tāpat aizliegts brūzmēties pie skatlogiem, ja šādu rīcību traucē kustību pārējiem gājējiem. Ielu krustojumos gājējiem aizliegts pāriet ielu diagonālā virzienā. Bet jāiet šķērsam pāri vienai ielai, pēc tam atkal otrai. Pie ielas pāriešanas, pirms nokāpšanas no ietnes, jāraugās pa kreisi, bet nokļūstot līdz ielas vidum, jāskatās pa labi. Iela jāpāriet īsākā virzienā un pātrinātiem soļiem. Lai izsargātos no nelaimes gadījumiem ielu krustojumos, pirms ielas pāriešanas gājējiem jāgriež vērību uz kustību regulējošā kārtībnieka norādījumiem braucējiem,
un uz braucēju norādījumiem par viņu braukšanas virzienu. Velosipēdistiem braucot noliegt žonglēt. Arī rokās nedrīkst turēt caiņus, kas apgrūtina kustības brīvību. Rokām vienmēr jābūt uz stūres kloķa. Braucot nedrīkst pieturēties pie citiem satiksmes līdzekļiem, kā arī braukt tieši aiz automobīļa. Nedrīkst braukt blakus un vest sarunas, nepiegriežot vērību aizmugurei. Bet jābrauc pa brauktuves malu cieši iesnei. Iegriežoties šķērskielā, jānorāda braukšanas virziens. Iegriežoties šķērskielā pa kreisi, aizliegts braukt ar mazo riņķi, bet jābrauc pa lielo riņķi. Esiet uzmanīgi, sargājiet savu dzīvību un veselību.